Labrīt, mīļie televīzijas skatītāji! Jau mūsu iepriekšējo sezonu raidījumos mūsu īpašajiem viesiem esam veikuši magnētiskās rezonances izmeklējumus, tādējādi uzsvarot to nozīmi diagnostikā. Taču piekritīsiet, ka daudziem no mums varbūt joprojām nav īsti skaidrs, ar ko tad magnētiskā rezonance ir tik īpaša un neaizstājama. Tieši tādēļ šajā raidījumā izzināsim būtiskākos jautājumus, ko ik katram no mums būtu svarīgi zināt par magnētisko rezonanci. Un to mums palīdzēs atklāt nozares zinošākie speciālisti. Lai Latvijā aizsāktu magnētiskās rezonances ieviešanu, bija nepieciešami zinoši un mērķtiecīgi speciālisti. Un tā ir medicīnas sabiedrības ARS vadošā radioloģa diagnoste, neiroradioloģa Latvijā daktare Sarmīta Dzelzīta, kura vienlaikus ir arī Latvijas radiologu asociācijas un Latvijas neiroradioloģijas asociācijas valdes locekle. Paula Stradiņa, Kliniskās universitātes slimnīcas neiroradioloģijas centra virsārste. 2005. gadā daktere ir ieguvusi Eiropas certifikātu neiroradioloģijā. Ja runājam par magnētiskās rezonances izmeklējumu, Latvijā es noteikti gribētu atzīmēt dakteru Sarmītu Dzelzīti, jo es esmu pilnīgi pārliecināta, ja viņa tāda nebūtu, tad radioloģija Latvijā neattīstītos tik strauji un tādiem soļiem kā tagad. Un būtībā es pilnīgi droši varu apgalvot, ka radioloģija Latvijā ir tādā līmenī, kā tas notiek Eiropā, jebkurā citā Eiropas valstī. Un viņa ir arī mana pirmā skolotāja tieši magnētiskajā rezonancē, tā kā varu pateikt paldies. No 97. gada rudens pirmais stacionārais magnētiskās rezonances aparāts bija Gaļezeres slimnīcā, arī tur man bija iespēja strādāt. Un no 2000. gada bija Stradiņas slimnīcā. Tātad šie divi magnētiskās rezonances aparāti bija pirmie nopietni magnētiskās rezonances aparāti Latvijā. Savukārt 2002. gadā medicīnas centrs ARS bija pirmā privātā medicīnas iestāde Latvijā, kas arī sāka nodrošināt magnētiskās rezonances izmeklējumus. Un Latvijā, ja mēs runājam, tad ļoti ilgi pamatā izmeklēšana tika veikta tikai neiroradioloģijā, ļoti nedaudz muskuloskeletu radioloģijā, bet jāteic, ka pēdējos gados ir ļoti plaša izmeklēšanas iespējas, tiek aptvērtas un izmeklēšana tiek veikta gan sirds magnētiskā rezonanse, gan abdominālā, tas ir vēdera dobuma. Un, protams, šī metode, cik viņa ir nekaitīga, ļoti plaši un apsveicami tiek izmantota skrīninga izmeklējumos. Magnētiskā rezonanse sniedz daudz vairāk informācijas par ierasto rentgena, ultrasonogrāfijas vai datortomogrāfijas izmeklējumu, un tajā integrētās programmatūras ļauj iekārtu atzīt par prioritāro diagnostikas metodi daudzās jomās. To atzīst arī medicīnas centra ARS radioloģa diagnoste daktare Evija Olmane, kura ir Latvijas radiologu, Eiropas radiologu asociāciju un Latvijas ultrasonogrāfijas asociāciju biedre, kā arī ir Rīgas Stradiņa universitātes radioloģijas katedras pasniedzēja. Daktare regulāri pilnveido zināšanas radioloģisko izmeklējumu jomā arī pasaules līmeņa kongresos. Man ļoti interesē šī joma, un es sapratu, ka tajā brīdī mēs Latvijā maz ko vēl zinājām un maz ko darījām. Un braukājot pa pasauli, pa kursiem dažādiem, lasot literatūru, tu saproti, ka tu ļoti daudz ko vēl tajā jomā var attīstīt. Un tas ir interesants process. Magnētiskā rezonanse ir izcila metode, tās pielietojums paliek arvien plašāks. Tas nav vairs tikai neiroradioloģijas izmeklējums un muskuloskeletālās sistēmas izmeklējums. Ļoti daudz tiek izmeklēta vēdera dobums, mazais iegurnis, krūts, dziedzera magnētiskā rezonanse, asinsvadi.
arī krūškurvis. Attīstot kvalitatīvas diagnostikas iespējas vienu vietu, medicīnas centrs ARS 2016. gadā ir uzstādījis 2 jaunas prēmijuma klases magnētiskās rezonances iekārtas ar ievērojami paplašinātām diagnostikas programmām. Daudzas no tām ir unikālas un pieejamas tikai medicīnas centra ARS magnētiskās rezonances izmeklējumos. Tā būtu angiogrāfija brahiocefāliem asinsvadiem, tie ir kakla lielie asinsvadi, kur pareizi būtu jāizmeklē ar kontrastvielas ievadi. Tā ir epilepsijas programma. Tās būtu kraniālo nervu sērijas, kuras kombinācijā ar bezkontrasta angiogrāfiju var izvērtēt, vai nav neirovaskulāri konflikti. Tās būtu iekšējās ausu sērijas, kas ļauj redzēt ļoti smalkas izmaiņas iekšējās ausu struktūrās. Tad es minēju par bezkontrasta perfūziju. Tātad pasaulē pārsvarā liek to perfūziju ar kontrastvielas ievadi. Skatoties, kā kontrastvielas sadalās smadzeņu audos, mēs varam spriest, kā smadzeņu viela ir apasiņota. Mums pirmo reizi Latvijā šeit skolas ielas apatūrā ir šī perfūzijas programma bez kontrasta. Tad, ja mēs runājam par mugurkaulu izmeklēšanu, mums ir iespēja, izmeklējot vairākas mugurkaulu daļas, viņas kopā savienot, kas atļauj spriest par visa mugurkaula, piemēram, patoloģiju. Tad, ja mēs runājam par kakla mīksto audu izmeklēšanu, tā būtu vēl viena izmeklēšanas rajons, kuram 3-tesla aparatūra ir ievērojami pārāk par pusotru. Un vēl, kas attiecas neiroradioloģijas sadaļā, ir žokļu locītavas, kurām arī magnētiskā rezonanse ir viena no pamatizmeklēšanas metodēm, tad audzēja diagnostikā un spektroskopija. Ja? Spektroskopija, kurai pielietojums jau zinātniskos rakstos ir ļoti plašs, bet ikdienā diferenciāla diagnostikā nereti grūti atšķirt kroniskas iekaisumus no zemes mobilitātes audzējiem, un tāpat specifisku metabolu slimību diagnostikā. Būtisks ieguvums veicot izmeklējumus ar jaunākās paaudzes magnētiskās rezonances iekārtām ir tas, ka iegūtie attēli ir kvalitatīvāki, kas ļauj izvērtēt plašu orgānu spektru, analizēt sīkākas izmaiņas vai atkāpes no normas. Tas palīdz savlaicīgāk uzsākt ārstēšanos, kā arī sniedz iespēju nepieciešamo operāciju plānot mazāk traumatisku, ar mazāku iejaukšanos, kas pacientam nozīmē ātrāku atveseļošanos. Ar 3-tesla magnētiskās rezonances iekārtu ir iespējams iegūt augsts izšķirtspējas attēlu. Tas nozīmē, piemēram, vēdru un ieguru izmeklējumiem, ka nevienmēr ir nepieciešama kontrastvielas ievada. Ir speciāla sērija, ja programma, ar kuras palīdzību mēs varam ātrāk ieraudzīt šīs sliktās izmaiņas, tās, kas varētu būt aizdomīgas uz audzēju. Nav jau tik daudz svara, no svara šī jauda, šīs teslas, ir ļoti svarīgi, lai būtu izcils programmu nodrošinājums. Un jāteic, ka mums ir abos aparātos praktiski visas programmas, kādas vien, ir nepieciešams neiroradioloģijā. Jebkurā gadījumā augstāk izšķirtspēja 3-tesla aparātam. Bet nevienmēr tas ir nepieciešams. Tur varbūt vajadzētu koncentrēt izmeklējumus bērniem, jo bērnu izmeklēšanā, protams, parasti pacienti tiek nosūtīti ar diezgan nopietnām patoloģijām, un augstāk izšķirtspēja nodrošinās to, ka varbūt nebūs jāatkārto šis izmeklējums. Ātrāk tiksim pie diagnozes, es pieminēju arī šīs epilepsijas. Tad būtu varbūt asinsvadu izmeklējumi, jo tomēr šī augstākā izšķirtspēja ļauj redzēt sīkākus asinsvadus, distālāk no maģistrālām. Bet mūsu šis 1,5 tesla aparāts ir arī nodrošināts pilnīgi ar visām
neiroradioloģijā nepieciešamām izmeklēšanas programmām, plus vēl šī bezkontrasta perfūzija. Magnētiskās rezonanses priekšrocības ir tās, ka šis izmeklējuma laikā netiek vadīta nekāda kontrastviela vai radioaktīvs preparāts netiek vadīts, nav rentgena starojums. Tātad pacientam būtībā šis izmeklējums ir nekaitīgs. Mēs viņu varam veikt daudz biežāk, nekā mēs varam veikt PET-CT vai kompjutera tomogrāfiju. Un arī izmaksu ziņā šis izmeklējums ir pieejamāks. Jaunās programmatūras ļauj sasniegt vēl nebijušus rezultātus arī mazā iegurņa orgānu izmeklējumos, ko veic ar visjaunākajām Philips Ingenia 1,5 un 3 Teslu magnētiskās rezonanses iekārtām. Magnētiskās rezonanses uzdevums ir nevis atrast to audzēju, bet pateikt, vai šī slimība ir lokalizēta tieši vienā konkrētā zonā, vai viņa ir izplatījusies ārpusē, vai tur ir limfmezgli, noteikti izplatība. Magnētiskās rezonanses izmeklējumi onkoloģisku saslimšanu gadījumā, tas ir ļoti labs izmeklējums. Viņam ir noteiktas indikācijas, tas nozīmē, ka ir noteikts mērķis, kāpēc mēs veicam šo izmeklējumu. Tas ir ļoti svarīgi, lai šo izmeklējumu sūta speciālists, kas pazīst pacienta slimību, visu to vēsturi, un viņš sūta šo izmeklējumu ar konkrētu mērķi. Tas ir, piemēram, ja ir dzemdas kakliņa audzējs, vai endometrija audzējs, vai prostats audzējs, urīnpoša audzējs, taisnās zarnas audzējs, lai noteiktu izplatību tieši iegurnī, palīdzētu noteikt precīzāk slimības stadiju, un līdz ar to noteikt piemērotāko terapiju. Ik gadus ir novērojama tendence, ka aizvien jaunākas sievietes saslimst ar dažādām ginekoloģiskām saslimšanām, kuras sākotnēji pavada nespecifiskas sūdzības. Un tieši tādēļ tās tiek atklātas novēloti, kad ārstēšana prasa jau daudz lielāku laiku. Viena no biežākām saslimšanām ir neapšaubāmi dzemdas mioma. Tas nav ļoti bieži, bet tomēr, lai pareizāk izvēlētos operatīvo taktiku vai terapijas taktiku, mums ir nepieciešama izšķirties, vai ir norādes par onkoloģisku saslimšanu vai nav. Un tajos gadījumos magnētiskā rezonanse neapšaubām ir ļoti laba. Otra lieta, protams, arī ir endometrioze, kas ir ļoti grūta slimība, ļoti grūti diagnosticējama slimība, tīpaši runājot par tādām sarežģītiem gadījumiem kā dziļā endometrioze, pieņemsim. Jā, un tur arī magnētiskā rezonanse dot mums papildus iespējas vizualizēt konkrēti to veidojumu, kur tas veidojums atrodas, un pareizi izvēlēties to operatīvo tehniku, lai labāk varētu piekļūt pie tā veidojuma, kuru vajadzētu operēt. Raidījumu piedāvā Medicīnas centrs ARS un Veselības centrs 4. Raidījumu piedāvā Medicīnas centrs ARS un Veselības centrs 4. Vēl nesen jūs informējām, ka vīriešu vidū viena no visbiežāk sastopamajām onkoloģiskajām saslimšanām ir prostatas vēzis. Bieži kā pirmā diagnostikas metode, kurā tiek izvirzītas aizdomas par prostatas vēzi, ir PSA analīzes. Prostatas specifisko antigēnu vīriešiem vajadzētu veikt virs 50 gadiem vismaz reizi gadā. Biežākās sūdzības varētu būt biežāk urinēšana, īpaši naktīs, kaut kāda sāpes vai iekaisuma. Tad šādos gadījumos arī var nozīmēt noteikti prostatas specifisko antigēnu. Par analīžu biežumu lemj ārstējošais ārsts. Novērojot slimības attīstību dinamikā, var secināt un lemt par turpmākajām ārstnieciskajām manipulācijām. Ja PSA ir robežās līdz 4, tad var neuztraukties, bet ja šis rādītājs ir robežās no 4 līdz 10, tad uzskat, ka tas ir tā saucamā pelēkā zona. Un šādos gadījumos būtu ieteicams veikt ne tikai kopējo PSA, bet veikt arī brīvo PSA. Un tad šādos gadījumos, nosakot šos abus brīvo un kopējo PSA, var izrēķināt attiecību, jo procentuāla attiecības starp brīvo un kopējo PSA, un ja šī attiecība ir virs 25%, tad var domāt, ka pārsvarā organismā varētu būt labdabīgs process.
vai labdabīgs audzējs vai iekaisums. Bet, ja šis attiecības starp brīvo PSA un kopējo PSA ir zem 25%, tad jau tas norāda tomēr vairāk uz ļaundabīgu procesu. Savukārt precīzu diagnozi jums uzstādīt var tikai ārsts, kas ir izvērtējis ne tikai iegūtos analīžu rezultātus un veicis apskati klātienē, bet arī izvērtējot papildus veiktos aparātu tehnoloģiju izmeklējumus. Prostatas vēzi, pirmā attēla diagnostikas metode ir sonogrāfija. Ja? Sonogrāfija ir caur vēdā priekšējo sienu, tas saucamā transabdominālā sonogrāfija, bet visprecīzākā prostatas stāvokļa diagnostika var būt caur izejas zarnu, tā saucamā transrektālā sonogrāfija. Nākamā izmeklēšana ir datortomogrāfiskā izmeklēšana. Tā jau ir precīzāka izmeklēšanas metode. Datortomogrāfiski mēs vislabāk varam pateikt līmfmezglus, kas ir mazajā iegurnī, kas varētu būt specifiski palielināti pacientiem pie prostatas vēža. Taču, kā atzīst ārsti, šobrīd aizvien nozīmīgāku lomu iegūst tieši magnētiskā rezonanse. Viens no ieteicamiem izmeklējumiem, ja pacientam ir prostatas audzējs, lai izslēgtu kaulu metastāzes. 3 dimensiju Tesla magnētorezonanses izmeklējums, kurš ļoti precīzi var pateikt, kurā vietā tieši ir lokalizēts prostatas vēzis, vai viņš izaudzis ir cauri prostatas kapsulai, vai viņš aiziet jau pa līmfmezgliem, sāk metastazēties. To visu ļoti labi var pateikt magnētorezonansē, un tas ir ļoti svarīgi mums urologiem, izvērtējot pacientu klīnisko stadiju. Ļoti svarīgi ir, ja pacientam ir veikta biopsija, tad, lai starp šo biopsiju un magnētiskās rezonanses izmeklējumu būtu vismaz 3 mēnešu starplaiks, lai netraucētu mums izvērtēt pareizi attēlus. Jāatzīmē, ka svarīgas ir ne tikai modernas medicīniskās iekārtas, bet tikpat nozīmīgi ir kompetenti speciālisti. Gan tie, kuri veic diagnostisko izmeklējumu, gan tie, kuri datus tālāk vērtē un analizē. Medicīnas centram ARS ir izdevies apvienot speciālistu komandu, kas piedāvā gan jaunākos diagnostikas izmeklējumus, gan Latvijā labāko radiologu aprakstus un slēdzienus. Ļoti svarīgi ir vispirms vērsties pie speciālista. Protams, pacientam jābūt līdzi ir analīzēm visiem iepriekšējiem izmeklējumiem. Abām jaunākās paaudzes magnētiskās rezonanses iekārtām ir liels 70 cm gentrija atvērums, kas nodrošina iespēju veikt izmeklējumu arī liela auguma jeb korpulentiem cilvēkiem līdz 250 kg svaram. Vide ir daudz patīkamāka, jo veidota ar krāsu fonu vai nomierinošu video skatīšanos un mūzikas klausīšanos. No izmeklējuma nav jābaidās, to apliecināja arī mūsu aizvadīto sezonu varoņi. Es nezināju, ka ir tagad tāda jauna, tā saucamā feature, kad uzliek tādu spoguli, un tā spoguļi tiek demonstrēta kā ļoti vienkārši, bet dabas skati. Un tas tomēr nomierina. Var sakot, pačučēju. Un kaimiņi, starp citu, trokšņo skaļāk nekā magnētiskā rezonanse. Tā kā baigi labi. Baigi labi, tiešām. Būtiska informācija ir tā, ka magnētiskās rezonanses izmeklējumus apmaksā Nacionālais veselības dienests, ja pacientam ir ārsta speciālista nosūtījums, kurš ir līguma attiecībās ar dienestu. Bez šī atbalsta daudziem pacientiem nozīmīgu izmeklējumu virkne nebūtu iespējama, ko var veikt tieši ar jaunākās paaudzes magnētiskās rezonanses iekārtām.